Daugavpils Universitāte ir viena no lielākajām reģionālajām augstskolām Latvijā. Studiju un pētniecības process norisinās 3 universitātes korpusos – Parādes ielā 1, Vienības ielā 13, kā arī Saules ielā 1-3. Ēkai Saules ielā piemīt sena un notikumiem bagāta vēsture. Šeit atradās Pasta telegrāfa kantoris, Daugavpils valsts skolotāju institūts, Daugavpils valsts skolotāju institūta 6 klašu pamatskola, 1. bērnudārzs Daugavpilī. Šajā ēkā strādāja un dzīvoja Daugavpils valsts skolotāju institūta direktore, izglītības darbiniece un publiciste Valērija Seile. Pēc Otrā pasaules kara vairākus mēnešus šeit atradās hospitālis, kurā ārsti veica padomju penicilīna profilaktiskās iedarbības izmēģinājumus. Ar Pēterpils ielā 1-3 gadsimta beigās celto 2-stāvu mūra ēku ir saistīti Daugavpils Universitātes pirmsākumi. 1952. gadā 2-gadīgs skolotāju institūts tika reorganizēts par augstāko mācību iestādi Daugavpils pedagoģisko institūtu. Pēc tam, kad institūta rīcībā tika nodota jaunuzceltā ēka 5. augusta ielā 13, tagad Vienības iela, institūta vēsturiskajās telpās saglabājās atsevišķas mācību telpas un pasniedzēju dzīvokļi. 90. gadu beigās ēka tiek iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Dažādos laika posmos ir veikta kabinetu labiekārtošana un modernizācija, saudzējot un saglabājot atsevišķas vēsturiskās liecības. Uz doto brīdi šeit atrodas Daugavpils Universitātes mūzikas un mākslu fakultāte, bibliotēka, muzejs un akadēmiskais apgāds Saule. Šodien ēkā studenti dzied, muzicē, glezno un veido, radot īstenu māksliniecisko auru.